garšīgi un tās porcijas ļoti labas, arī izmēra ziņā. Tad mēs atgriezāmies un gatavojāmies sākt to praktisko un teorētisko daļu, kas reāli notika tur uz vietas. Komandā ir viens kapteinis, manai komandai tas bija es, un 2 tie dalībnieki otri. Agrāk arī piedalījās rezervists, vismaz nāca līdzi uz to pasākumu. Šogad tā nebija, rezervists palika mājās, tā teikt. Ja. Bet vispār ir arī tā 4. persona arī, ja nu gadījumā. Bet komandas kapteiniem ir atsevišķi uzdevums, atsevišķi 2 uzdevumi. Un tiem otriem 2 komandas dalībniekiem ir teorētiskā daļa. Par to es nemācēšu, to teorētisko tik ļoti pateikt, jo es nezinu konkrēti, kā izskatījās tas process, bet cik es sapratu no saviem tiem kolēģiem, tad bija, vai abas daļas bija uz papīra, nezinu, es zinu, ka otra daļa bija jāraksta pašam atbildes uz papīra, un tur vienkārši bija dažādi jautājumi teorētiski, gan par instrumentiem, par procesiem, par vispār no A līdz Z, tikpat kā, ja tur var būt jebkas tajos jautājumos. Un tad ir vai nu jāizvēlās pareizā atbilde, vai jāieraksta pašam savu atbildi. Tur, kur bija jāieraksta savu atbildi, tas laikam bija visgrūtāk, cik es sapratu. Tas ir kā loģiski, ja tev ir kaut kāds jautājums, tad tev nevar vienkārši uz labu laimi kaut ko izvēlēties, tev tiešām jāzina ir. Tā kā ir vērts atkārtot par visu, ko tu zini. Bet par to praktisko daļu es varu pastāstīt, jo to darīju es. Arī bija 2 daļas. Pirmā bija 40 minūtes, otra bija 50 minūtes, bet ja pirmo pabeidz ātrāk, varēja jau ķerties pie nākamā. Pirmajā daļā ir dota detaļa, rasējums, tur ir pielaižu lauku tabulas un vēl viena ISO standarta tabula pielaidēm. Kā vispārīgās pielaides, tas mazliet atšķirās, bet doma ir tā pati. Ir dažādi mērinstrumenti, dziļumbīdmērs, parastais bīdmērs, mikrometrs un digitālais mikrometrs. Kāpēc 2 mikrometri? Jo digitālais bija citā mērīšanas diapazonā. Tas mazais, tu varēji vienu daļu izmērīt ar vienu, otru varēja tikai ar otru. Savādāk tu nevarēji. Tas vispār baigi labi, tad tev jāmāk apieties ar abām 2 ierīcēm. Tā pašā laikā jāatcerās nokalibrēt to digitālo mikrometru. Labi, ka es to atcerējos izdarīt, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski ar jebkuru tādu smalku instrumentu. Tur ir dots rasējums tai detaļai, tu izmēri katru tādu detaļu to virsmu vai kas tur ir rakstīts. Katrai tai detaļas daļai ir savs nomināli izmērs un savs pielaižu lauks. Tu izmēri faktisko izmēru detaļai vai tās detaļas daļai. Tad tu atšķir caur visām tām apspusēm īsto pielaižu lauku, kas ir norādīts. Tu pasties, pa cik mikrometriem drīkst būt augšējā un apakšējā robežu novirze. Tad tev dots kalkulators, tu vari izrēķināt, cik var būt maksimums, cik var būt minimums. Tos tu ieraksti visu tabulā, tad tu atzīmē. Atbilst, neatbilst. Tātad, ja faktiskais izmērs ir starp tiem augšējiem un apakšējām robežu novirzēm, tad tas detaļa atbilst. Ja ir ārpus tām robežām, tad, protams, neatbilst. Tad tur ir, laikam, bija 20 tās pozīcijas, ja, tur ir arī atkarīgs, tur ir tajā tabulā iezīmēts, kuru tu mēri ar mikrometru, kuru ar bīdmēru. Un tad pašās beigās arī ir ailīte, vai atbilst viss tā detaļa, vai neatbilst. Un tad ir jāizvērtē, vai, piemēram, vispār to detaļu vēl varētu labot, ja, vai nevar labot. Ir labojamie defekti, ir nelabojamie, pēc tā tu izvērtēs spriedi un atzīmē īsto. Tā kā tā bija tā pirmā daļa. Tas bija arī tieši tas pats, jā, kā iepriekšējais tas konkurss, kas notika tepat tehnikumā. Arī bija dot detaļa, tās tabulas, tā aizpildi un tieši tas pats, jā. Tikai cita detaļa, protams. Pirmajam uzdevumam bija dots 40 minūtes, otram uzdevumam bija 50 minūtes. Pirmo uzdevumu es pabeidzu mazliet laicīgāk, tad es reiz ķēros pie nākamā. Otrajā uzdevumā ir brīvrokas skice detaļai. Ir otra detaļa, tad tu to paņem un tev pašam ir jāizvērtē, cik skatus vajag,
kādus izmērus ir būtiski atzīmēt, un tas jātēlo uz lapas. Tur nav, piemēram, tur nav rakstu laukums, un tur nav jāievēro tās pielaides no malām, tās joslas, jo tas vienkārši atsevišķi uz tādu atvēlētu laukumu lielā lapā. Ir dotas vairākas lapas, ja tev vajag tā kā tīrakstā uzskicēt, vai arī tu gribi kaut ko pa jaunu pārtaisīt, lielāk, mazāk vai citādāk izvietot, bet tas tev viss pašam tad ir jāizdomā. Ir tikai tie nosacījumi, tā ir brīvrokas skice, tur ir starpība starp rasējiem. Rasējiem izmanto palīgierīces, lineāls, cirkuļus un dažādas papildus ierīces. Brīvrokas skicē, kā jau nosaukumā, izmanto brīvu roku. Skicei nav jābūt rasējumam. Kā gāja pārējiem komandas kapteiņiem, es baigi neredzēju, es sēdēju priekšā, es nevarēju pastīties uz viņiem, ko viņi dara. Man arī nebija iemesls skatīties. Bet es lineālam vispār nepieskāros, jo es baidījos, ka par to atņems punktus. Ja viņi tiešām pievērš uzmanību tam, kā tas uzdevums ir noformulēts. Tā kā es pieturējos pie savu cirkuli, es izmantoju tikai vienā vietā, bet tur es nezinu, vai par to punkts ņēma nost, vai viņi tiešām tā kā pārbaudīja, kad nolika tev priekšā un skatījās, vai tu aiztiec vai nē. Nemācēšu teikt, bet brīvrokas skices, tāpēc es ar brīvu roku zīmēju. Tas nenozīmē, ka tā, ka žvīku, bet tāpat tās tev jāievēro proporcijas, tev ir jāievēro līniju biezumi, tur ir pamatlīnijas, izvilkuma līnijas, kā tu raksti tos ciparus, un pareizos simbolus klāt. Tas viss ir jāievēro tieši tāpat kā rasējumā. Ja proporcijām ir jāsakrīt, vismaz aptuveni tā, ka nav pilnīgi galīgi garām, bet savstarpēji. Bet nav jābūt precīzam mērogam. Tas nav skicē, tas nav aktuāli. Vienkārši, ko tas uzdevums pārbauda, ja tev klients iedod detaļu, tad tu vari pusstundas laikā vai mazliet vairāk uzskicēt, nodot to kādam, kurš to var izpildīt, to rasēju, skici, un uztaisīt tā detaļu. Un tad viss būtiskākais ir tieši ieskatīties, ka tu neesi tiešām aizmirsis tur kādu daļu uzzīmēt klāt. Protams, tā uzdevuma izpilde ir mazliet vieglāka, ja tu arī pats esi strādājis ar virpām, frēzēm vai tiem darba galdiem, ar kurām tu izstrādā tās detaļas. Jo tad, piemēram, arī kā es varu pastīties uz savu to skici un tad domāt, ja man kāds cilvēks šito iedot, vai es varētu uztaisīt. Un tad es aizdomājos, bet pagaidi, vai es tiešām zinu, cik tur tas izmērs ir liels, vai kā tas ir domāts līdz galam. Vai tur tiešām tās simetrijas asis iet tādā virzienā, vai tā detaļa ir simetrijas kaut kādā plaknē. Un tad uzreiz var pārliecināties, vai tas, ko tu esi uzskicējis, tas ir izpildāms, vai no tā var izgatavot detaļu. Kad tas bija izdarīts, mēs atgriezāmies atpakaļ foajē, un tur kā paralēli sākās atvērto durvju dienu. Un tad varēja tur skolēni no pamatskolām vai vidusskolām, es nezinu, pamatā laikam tur bija no pamatskolām, varēja nākt un skatīties un uzdot jautājumus, izpētīt mūsu tos projektus un kā izvērtēt mazliet vai un kādā profesijā, kurā skolā viņi vismaz kur izrādi to interesi. Un tad nav jābrauc speciāli nekur tālu, tās skolas mēs no tehnikuma atbraucam uz turien, kaut kur Jelgavā. Tur Jelgava jau salīdzinoši liela pilsēta, vai ne? Tur jau tad daudz skolēni var vismaz iepazīt citu to pilsētu, kur varbūt viņi nav bijuši. Un tas vispār arī vēl viens pluss visā tajā organizēšanā, par ko milzīgs respekts un cepuri nost Masacam un ZRKC par to, ka tur tiešām viss bija no A līdz Z pārdomāts. Šī tikai 3. reize, ka šis konkurss tāds notiek, konkrētais šis, bet viss bija tiešām ļoti labi pārdomāts, viss bija perfekti noorganizēts, bija aizraujoši, interesanti, vērtīgi katrā ziņā. Ne tikai kā konkursantiem, tur ar balvām un visu to, pie kā es arī pievērsīšos, bet
arī citiem cilvēkiem, bet arī kopumā, ja, tā visa atmosfēra bija ļoti, ļoti laba. Un tiešām varēja just, ja, ka ir gandarījums, ka tu vispār tur piedalījies. Tad pēc tās atvērto durvju dienas mums bija atkal otra kafijas pauze, pirmā bija rīta pusē. Tad varēja mierīgi atslābt, padzert kafiju, uzēst visādas maizītes, konditorijas izstrādājumus, ko tik ne. Un vienkārši padiskutēt ar kolēģiem, pārrunāt situāciju, noskaidrot status quo, ja, un tad saprast, kā vispār iet. Tālāk jau pēc tam bija tā apbalvošana. Mēs atgriežamies visi zālē. Un salīdzinot ar to, kā mēs vispirms ieradāmies dienas sākumā, kad visi bija satraukti un neviens neko negribēja tur baigi, tur neskaidri runāt, neko, ja, katrs tā kā pieturējies pie sevis. Tad salīdzinoši visi bija atslābuši, jo visi jau bija gandarīti par to, ka viņi tur bija, ka viņi piedalījās, ka diena jau iet uz beigām. Visi bija ļoti pozitīvi noskaņoti, lai vai kā, ja. Citiem ar kādām veiksmēm vai neveiksmēm tur, bet viss bija labi, gal galā. Tad vēl pirms apbalvošanas tur tas vadītājs kaut ko uzspēlēja ģitāru, kādu meldiņu nospēlēja un uzdziedāja, tas vēl arī to atmosfēru mazliet tā pacēla. Bija tur arī kaut kāds smieklīgi momenti un katrā ziņā nebija uzspiesta atmosfēra, vismaz nelikās. Arī nogurums piespēlē pie tā viss, ka tev vairs nav enerģija nemaz uztraukties, tu esi, jā. Un līdz ar jau pašu sākumu, kad mēs veidojām to Mendocino motoru, jau zemapziņā līdz pat pašām beigām, kas sauc, ja, tos vietas, tāpat bija zemapziņā it kā tā doma, ja, nevar būt, ka mēs kaut kur īpaši izcēlāmies. Mēs it kā centāmies, mēs darījām līdz pat pēdējām, bet likās, diez vai ne. Mēs ar kaut kādu to savu to projektiņu un kaut ko tur esam it kā izdomājuši, ja, bet likās, labi, mēs būsim jau tiešām laimīgi, ja mēs nebūsim pēdējie. Un tad vispirms bija apbalvošana programmu vadības metāla apstrādes darba galda iestatītājiem. Tur sauc, ja tur bija tikai 3 tās komandas, tāpēc 3. vieta bija garantēta. Kas kurā vietā neatceros, to jūs paši varēsiet apskatīties. Un pēc tam bija mašīnbūves tehniķi. Un tad uzreiz, protams, bija satraukums. It kā mēs jau bijām ar mieru, ja būs 5. vieta, vienalga. Jo galvenais, ka mēs piedalījāmies un mēs tiešām bijām priecīgi, ka mēs tur esam un tomēr centāmies. Bet tad izsauc 5. vietu. 5. vieta bija Saldas tehnikums. Visi cieņas Saldas tehnikumam, bet mēs bijām laimīgi, ka mēs nebijām pēdējie. Tas jau bija sasniegums priekš mums. Tālāk izsauc jau 4. vietu, kas nebijām mēs. Ja, un likās, vismaz 3. vieta, tas jau ir garantēti, tas ir apsveicami. Tad izsauc 3. vietu, un tad mēs bijām tiešām šokā. Mēs jau tā kā mēram bijām gatavi celties, mēs jau atgrūdām tos beņķus no tiem galdiem, lai mēs varētu vienkārši aiziet paspiest roku un pasmaidīt kamerā. Ja. Bet vēl nesauc mūs, un mums likās, nevar būt, vai ne? Protams, mēs gaidām, kas tad ir tie 2. vietā, jo tad jau tu zini, atkarīgs, kur izsauc, ja tie pēdējie tie ir tie 1. vietā. Un es laikam, ja es nemaldos, es negribu sajaukt, vai RTK vai RMPV, bet laikam no Rīgas, jā. Un tad izsauc 2. vietu. Un tie nebijām mēs. Un tad tas bija tas punkts, kad bija vislielākais tas adrenalīna, tas pieaugums, jo mēs jau zinājām, ka mēs esam uzvarējuši, un tas bija fenomenāli. Mēs tiešām, tā kā grūti izteikt, jo tā sajūta, kā mēs ne no kā, bet mēs tikām tā kā Everest galā uzkāpām. Vienkārši maģiski apmēram. Bet nenoliedzami. Un tas ir 100%, ja? Tikai tāpēc, ka mēs nekad nepadevāmies. Mēs tomēr turpinājām ar to projektu, ko mēs bijām iesākuši, lai gan mēs pat gribējām veidot citu kaut kādu projektu, un mums bija savas idejas, bet mēs palikām pie savu.
tikai tāpēc arī, ka pasniedzējs mūs motivēja un pozitīvi uzspieda, ja, lai mēs tiecamies pēc tā, izdaram to, cenšamies, un tad varat domāt par kaut ko citu, ja, bet ka mums ir jāizdara tas viens un līdz galam. Pēc stundām vēl tur pie viss tā darbojāmies, un līdz pat pēdējai dienai burtiski visi tie rasējumi tika izveidoti, ielaminēti un sagatavoti. Un tad vēl mūsu teorētiskās un praktiskās zināšanas. Ja es zinu, ka man kursa biedri un komandas biedri šajā gadījumā ir ļoti zinoši, un viņi droši vien atbildēja lielāko daļu noteikti pareizi uz tiem jautājumiem, un droši vien vēl vairāk nekā viņi pat gaidīja, ka viņi zinās. Un es varu teikt, ka es rasēšanā, skicēšanā, mērīšanā, visos te pielaižu tabulās, laukos orientējos ļoti labi, es tur jūtos kā mājās. Viss tas kopējs darbs un tas ieguldītais līdz tam, tā skaitā tās zināšanas, kas ir vajadzīgas, lai mēs būtu vispār tikuši tik tālu, ja pirms tā konkursa vēl. Tas viss nāca palīgā, un līdz ar to mēs arī uzvarējām. Tā kā tas bija super. Jā, balvas ir ritīgi labas, par tām es iedziļināšos tūlīt vēlāk. Bet balvas dabūja katra grupa, neatkarīgi no vietas, katrai grupai bija balva, bija atbalvojama. Tukšām rokām mājās neatgriezās. Starp citu, mans diploms šeit, jā. Tātad, kas mēs bijām komandā? Tad es komandas kapteinis, Dairis Āboliņš, datorgrafikas un rasēšanas eksperts Reino Priede, tad mūsu galvenais video operators, montāžas speciālists un uzraugs Mārtiņš Freimans. Tad mēs kā komanda uzvarējām. Un, protams, nedrīkst aizmirst par pedagogu Egilu Sproģi, kas mūs vispār šajā visā ievilka līdzi, mūs mudināja un motivēja līdz pat pēdējām, un tikai pateicoties viņam mēs sasniedzām šo virsotni, mēs triumfējām. Starp citu, kuram 13. aprīlī pirmdienā ir vārda diena. Super, šito es droši vien ielikšu rāmītī, līdzīgi kā manu atslēdznieku kvalifikāciju tehnikumā. Un tad es laikam šitos turēšu darbnīcā, kā talismaņus. Vēl es gribu pateikt milzīgi paldies visām komandām, kas piedalījās šajā konkursā, jo bez viņiem, bez viņu sīvās konkurences, kur tā visi jēga pareizi. Tātad paldies Rīgas tehniskajai koledžai, Latgales industriālajiem tehnikumam, Rīgas valsts tehnikumam, Ventspils tehnikumam, Valmieras tehnikumam, Rīgas metāla apstrādes profesionālajai vidusskolai, Liepājas valsts tehnikumam, Aizkraukles profesionālajai vidusskolai, Jelgavas amatu vidusskolai un Saldus tehnikumam. Un, protams, milz paldies arī pašai žūrijai konkursā. Tad pārstāvji no Exigum, Metālmeistars, Sanistal, ESAB, Chipper Parts, Duroc Machine Tool, Masots, Mašīnlūks kompetences centram, ZRKC un RTU. Te vēl ir citi atbalstītāji, to es uzlikšu uz ekrānu. Bet vispār brīnišķīgs konkurss, brīnišķīga atmosfēra, brīnišķīgas balvas. Īstenībā arī katrai komandai bija savs komandas nosaukums. Šajā ziņā es mazliet smieklīgi. Es neatceros, vai mēs nezinājām, ka mums ir jāizveido nosaukums, vai mēs uzskatījām, ka komandas nosaukums ir vienkārši jākonkretizē kādu to profesiju tu pārstāv, bet mūsu komanda ir vienkārši BT mašīnbūves tehniķi. Bet, man liekas, tā ļoti labs nosaukums. Skaidri un gaiši var saprast, kas mēs esam. Šis konkurss ir, es pareizi saprotu, tikai 2., 3. kursam, varbūt 1. Man liekas, ka 1. nē. Bet 2., 3. kurs, 4. kursā ar šādu konkursu it kā vismaz mašīnbūves tehniķi nepārstāv. Man liekas, tā kā mēs mūsu vienīgajā reālajā iespējā piedalīties, kas ir 3. kursā, izcīnījām 1. vietu. Tas ir, man liekas, vienkārši unikāli.
jo nākamgad vairs mēs šeit, cik es saprotu, piedalīties nevarēsim. Un tāpēc es gribēju, ja nu kāds skatās, kas arī pārstāv kādu tehnikumu, daži ieteikumi, gatavojoties konkursam. 1. Kā jau mēs tagad secinām, mājas darbs var būt jebkāds, un ar to var izcīnīt uzvaru, ja? Bet ir jāpiestrādā pie tā, kā jūs savu darbu prezentējat. Ir jāpiestrādā pie savu tā mājas darba video, jo tur skatās ļoti sīki un smalki. Ja? Nu, tur ir svarīgi, ka nav viens process tikai parādīts un nav redzams tas gala produkts. Tur ir svarīgi, ka var skaidri vai nu salasīt vai sadzirdēt, ko saka. Bet galvenais ir tas, ka var redzēt, ka to kaut kā tiek līdz gala produktam, ja, ka ir tas progress sastopams. Tas ir tas pats galvenais, jo pēc tam to specifiku un to tehnoloģiju jau tu varēsi izstāstīt dzīvē. Tā žūrī nāks un jautās tev, un tad tu varēsi piestrādāt pie savas tās runāt prasmes. Bet te video, tā kā tas ir atsevišķi pilnīgi gabals no tā vērtējuma, tur ir ļoti svarīgi piestrādāt pie tā. Nav obligāti jābūt tur šausmīgi profesionāli, ja? Bet galvenais, lai tas, ko tu esi parādījis, lai tas ir uzskatāmi, interesanti un viegli uztverami, ja, ikvienam. Nav obligāti jāpārcenšās, ja, ne, lai būtu labs rezultāts, bet ir svarīgi, ka nepietrūkst kaut kādu tur būtiska procesa, ja? Vai ka tu neiegrimst pat dziļu vienā procesā un neparādi citu, vai kā tas vispār saistās ar to gala produktu. Otrs ir atkārtot teoriju. Teorija, tā kā tur ir atsevišķa daļa tai visā, tā tiešām palīdz. Es nemāku teikt, kādi jautājumi par kādām tēmām tur bija, jo to daļu nepildīju es. Bet atkārtojiet visu. Ko jūs esat mācījušies, atkārtojiet. Tas tāpatās jums nāks par labu. Ja jums tā profesija tiešām interesē, un tas ir pats svarīgākais, tas, ko jūs darat, tam ir jāinteresē, tad atkārtojiet. Tas tāpat noderēs. Un trešais ir sadarbība. Jābūt ir pozitīvai attieksmei pret to visu. Tas arī noved pie tās uzvaras. Ir arī ļoti svarīgi ieklausīties, uzklausīt pedagogu. Šodien, 11. aprīlī, arī RTV 6:00 vakarā būs pieejams tas, viņiem ir viss tur dokumentēts, viņi tur arī bija. Tā skaitā tāda īsa intervija beigās ar uzvarētājiem, tā skaitā maniem komandas biedriem un pasniedzēju. Atkārtojums būs arī otrdien 2:30. Tā kā pa kanālu RTV, ja tu nepaspēji noskatīties sestdien, vai arī tu nezināji, jo šis video noteikti nebūs šodien gatavs, bet es centīšos, tad tas būs pa RTV pieejams un pa kanālu TV24 svētdien 11:30 un atkārtojums 8:00 no rīta, pirmdienā. Tā kā RTV sestdien 6:00, atkārtojums otrdien 2:30, kanāls TV24, svētdien 11:30 un pirmdien atkārtojums 8:00 no rīta. Es nezinu, kurš 8:00 no rīta slēgs iekšā televizoru un skatīsies, vismaz, no maniem vienaudžiem, piez vai kāds, skola jau sākās, bet tā kā, jā. Es nezinu, cik garlaicīgi bija klausīties man to stāstam, bet kaut kā tā. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi par to konkursu, es nezinu, kuram, es pat nezinu, cik daudz no tiem, kas man skatās, no tiem uz abu roku pirkstiem saskaitāmiem, tiem skatītājiem šiem video, ja, kur es zinu, ka es vispār mācos tehnikumā un tā, bet tagad to zinu. Ja ir kādi jautājumi arī gan par tehnikumu vai par šito konkursu konkrēti, tad var uzrakstīt komentāros. Tiešām mēs esam laimīgi, lepni viens par otru. To, ka mēs turpinājām cīnīties, sasniedzām virsotnes, tā kā triumfējām šodien.